Labdien! Es ceru, ka jums bija noderīga tā informācija, kuru jūs līdz šim izpētījāt, izlasījāt, noskatījāties. Un tagad būs neliela video instrukcija par to, kā jūs varat aizpildīt pieteikumu veidlapu, lai varētu piekļūt mūsu rezervācijas sistēmai, redzēt kruīzus, maršrutus, cenas. Tas jums neuzliek nekādus pienākumus, bet dod iespēju ieskatīties mūsu mājas lapā un rezervēšanas sistēmā. Tātad šajā lapā, ko jūs šobrīd arī skatāties, ir reģistrācijas links. Un tā, ka jūs viņu nospiedīsiet, atvērsies šāda anketa, kuru jūs aizpildat latiņu burtiem, bez garumzīmēm, bez mīkstinājumiem un arī citām latviešu zīmēm. Tātad vienkārši tādiem burtiem kā angļu valodā. Piemēram, šādi. Tad e-pastu vajag aizpildīt divreiz. Savukārt paroli vajag vismaz 8 zīmes, burtus un ciparus, lai sistēma būtu drošāka. Es parasti lieku gan lielos, gan mazos burtus. Jūs kā vēlaties. Un kopsumā jābūt vismaz 8 zīmēm. Tātad, ja jūs dzīvojat Latvijā, tad atstājiet kā ir. Ja jūs dzīvojat kādā citā zemē, tad nomainiet jūsu valsti. Arī ar telefonu. Ja jūs dzīvojat Latvijā, tad paliek šis pats karodziņš. Otrais vairs nevajag likt priekšā +371. Vienkārši rakstat savu telefonu. Un tad, kad tas viss ir aizpildīts, nospiežat, vai jūs esat vīrietis vai sieviete, un pievienojaties. Tātad kaut kas nepatīk parolē. Ja kaut kas viņiem nepatiks, tātad attiecīgi šeit būs norāde. Kaut ko esmu kļūdījusies. Tālāk vienmēr ir kaut kādas bildītes. Šajā gadījumā mums prasa atzīmēt autobusu, citreiz tie ir kādi gaismas signāli vai kaut kas cits. Un tad attiecīgi jūs tad varat iet tālāk, ja jau konstatē, ka jūs neesat robots. Nu, kaut kas man te šoreiz galīgi neiet. Tātad šoreiz ir šie te jāatzīmē. Nu, lūk, un jūs tiekat iekšā tālāk savā lapā. Ja jūs vēlāk izpētot visu gribēsiet būt mūsu klubas dalībnieks, tad jūs varēsiet arī tālāk apmaksāt savu dalību un sākt uzkrājumus saviem kruīziem, bet es jums parādīšu pašlaik rezervācijas sistēmu, kura jums ir pieejama apskatēji arī bez jebkādas dalības klubā. Tātad ieejam šeit kreisajā pusītē kruīzi, meklēt kruīzus, nospiežam šo te podziņu. Un tātad jums atverās datu bāze ar vairāk kā 5000 visdažādākajiem mērķiem pa visu pasauli. Šeit kreisā pusē vienmēr uzliekat, lai jums ir lētākā cena vispirms, tātad price lower on top. Tālāk izvēlaties maršrutu, nu es ielikšu, piemēram, Vidusjūru, jā, jo tas ir bieži vien populārākais maršruts, kur pirmo reizi brauc kruīzā. Izvēlamies datums, tātad konkrētu mēnesi, nu es paņemšu, piemēram, maiju, jūs varat likt, ko jūs vēlaties. Var izvēlēties arī konkrētu kruīzu līniju, bet es to nedarīšu, lai jums būtu vairāk dažādu maršrutu piedāvājumu. Uzliekam meklēt, un tātad jums parādās datu bāze. Tad te var izvēlēties jau tālāk dienu vai nakšu skaitu. Nu, var redzēt, ka šajā momentā ir pieejami 315 dažādi rezultāti uz māju. Nu, es konkrēti šeit, kur naktis noklikšķināšu, lai jums parādās tikai tie kruīzi, kas ir uz nedēļu un vairāk. Un tad jums uzreiz sistēma atlasīs attiecīgi noņems nost
tos, kas ir mazāk kā uz nedēļu. Kā redzat, kruīzu ir pietiekami daudz. Kā saprast šīs cenas? Šīs cenas ir 2 personām, 2-vietīgā kaītē, ar visu ēdināšanu, ar izklaidēm, visu to, ko jūs jau video skatījāties, tātad viss šeit ietilpst iekšā, arī ostu nodokļi un tam līdzīgas lietas. Un šī cena, kas priekšplānā parādās, viņa nebūtu nevienmēr ir tā zemākā. Piemēram, atvērsim vienu kruīzu, lai jūs varētu viņu redzēt jau detaļās. Piemēram, šeit cena ir rakstīts 1300, bet atverot, mēs redzam, ka šeit cena 2 personām var būt arī mazāka. Tā ir tāda, var teikt, ka vidējā cena, ja, un citreiz, ja kaīts lētās jau ir izpirkts, tad viņi arī būs kā izējošā cena, bet citreiz mēdz būt arī daudz vēl lētāki, izdevīgāki piedāvājumi. Kamēr viņš šeit domā un meklē, jā, tad jūs varat redzēt, ka šeit jau atverās 2 personām vairs ne 1300, bet 916 kruīzu dolāru. Tas ir vienai personai ar visu ēšanu, ar visu šo burvīgo maršrutu, kas mums šeit ir redzams. Piemēram, šeit ir Marseļa, Dženova, Neapole, Mesīna, Valleta, tā jau ir Malta. Tātad Barcelona, ja, tad gan Spānija, gan Itālija, gan Francija, gan vēl Malta ir šajā te kruīzā katru dienu citā vietā, visa diena jūsu rīcībā, ar visu ēšanu, ar visām izklaidēm un tā tālāk. Tātad 2 personām 916 dolārus, pie kam nevis parastos dolārus, bet kruīzu dolārus. Ja jūs jau esat noskatījušies video, kas ir kruīzu dolāri, tad brīnišķīgi. Ja vēl neesat, tad noteikti noskatieties kādā no jau atsūtītajām vēstulēm vai materiāliem. Jums noteikti ir video, kas ir kruīzu dolāri, kā viņi veidojas, un tieši šie kruīzu dolāri mums palīdz parasto dolāru cenu samazināt pat līdz 50%. Es domāju, ka mans video bija noderīgs. Noteikti reģistrēties, lai jūs paši varat redzēt mūsu datu bāzi. Viņi ar vienu papildinās, ar vienu vairāk nāk jaunu kruīzu, un viņi mainās. Protams, vienus izpērk, citus liek klāt. Tā kā datu bāze nekad nestāv uz vietas, viņa vienmēr ir mainīga. Izpētiet, piereģistrēties un esiet mūsu klubā. Un, ja jums kaut kas nav skaidrs, droši sazināties ar to cilvēku, kas jums ir atsūtījis šo te saiti, lai jūs varat visu šo te apskatīties un piereģistrēties. Visiem jauku dienu!